Uzņēmums Google sagatavojas pieteikumu Federālo komunikāciju komisijai, lai varētu veikt bezvadu internetu vadības testu. Federālās komunikācijas komisijas informācija ir konfidenciāla, tāpēc nav zināms, kā šāds jauninājums darbosies. Ja komisija apstiprinās šādu pieteikumu, uzņēmums Google drīzumā testēs eksperimentālu bezvadu internetu vadīšanu paši. To plānos darīt Kalifornijā, izmantot 50 mazākās stacijās, kā arī aptuveni 200 lietotāju ierīces. Sociālais tīkls Facebook ir bloķējis iespēju atrast draugus un kontaktus mikrobloga Twitter jaunajā aplikācijā Vine. Aplikācijas parādīšanās sākumā bija opcija izmantot Facebook un Twitter tīklus, lai pielāgotu lietotāju kontaktus aplikācijām. Bet pēc neilga laika sociālais tīkls Facebook paziņoja, ka ar Vine aplikācijas palīdzību veidotie video un citas funkcijas nav iespējams publicēt savā Facebook profilā. Runājot par planšetdatoru un portatīvo datoru, tad jāatzīst, ka datorražotājs Asus ir laidis klajā mobilo ierīci, kas apvieno gan planšeti, gan portatīvo datoru. Datorā funkcionē Windows 8 operētāja sistēma, tas svar 1 kg un 250 gramus un ierīces biezums ir 3 mm. Datora Asus teiča īpatnība ir tāda, ka planšetes abas puses ir aprīkotas ar ekrānu. Viens, kad nepieciešams ierīci izmantot kā planšetdatoru, un otrs, kad atverot to, tas pārto par portatīvo datoru.